Vai tu atceries savu pirmo mīlestību? Kāda bija tā meitene, kurā tu iemīlējies? Jā, protams, es biju skolnieks. Jā. Tas bija tā, ka tu vienkārši ar visām 10 iekšā? Jā, es biju traki iemīlējies un tā. Bet, nu, viņa beidzās ne ar ko, jā. Pirmā bija nelaimīga. Nē, tās pirmās ir nelaimīga. Izstāstīja, Bet es biju baigi iemīlējies. Jā? Jā. Tu vispār esi tāds iemīli, kāds saka, tas tips, kurš iemīlās, vai tu esi tāds racionāls ar prātu? Tā. Ja, nu, es domāju, ka tā kā jebkurā cilvēkā manī visas puses ir. Kā tu satiki savu sievu? Es viņu satiku uz ielas Cernikā. Uz ielas? Jā. Un tu pienāci viņai klāt? Nē, viņa gāja ar vienu meiteni, kuras nedaudz pazinu. Aha, nedaudz. Jā, bet pavisam nedaudz. Un jā, es viņu pazinu uz ielas. Nu, un tad tev uzreiz bija skaidrs, jā, man šī meitene interesē un es gribu. Diezgan skaidrs bija. Tiešām, jā, no pirmā? Jā. Kā tev šķiet, vai iniciatoram ir jābūt vīrietim tomēr, tā kā vecajos labajos laikos, vai tu uz to skaties dažādi? Ja ir vīrišķīgs vīrietis, tad viņš instinktīvi tā rīkojas. Un vīrietis kaut kur ir mednieks savā būtībā. Viņam ir tās... Dzīve jau ir process, jā. Tas viens no procesa daļām ir, kad viņš mēģina iekarot sievietes sirdi. Ja tas tā nav, tas īsti nestrādā. Varbūt, ja sievišķīgs vīrietis, vajag, lai viņu iekaro sievieti. Negribās tos sievišķīgos vīrietis. Tā, nu tas ir. Tu ar savu sievi esi kopā jau ļoti ilgu laiku. Kas ir varbūt tā tava labas kopdzīves recepte? Tas ir, protams, dzīve ir ļoti garš ceļojums, jā, un tur visādi viņās iet, un visādi notikumi ir un tā. Bet neviena tāda vienota recepte jau nav. Vienkārši ir kaut kāds, ja tev kāds cilvēks ir tūs, tad jāsaprot ir viena lieta, kad attiecības ir ārkārtīgi trausla padarīšana, jā, un viņas var tikai tā ļoti grūti dabūt un ļoti viegli pazaudēt. Jā. Ja tu attiecās pret kaut ko ļoti trauslu, par to rūpējās, tad jau viņas var saglabāt ilgāk. Ja nē, tad ātri saplīst.